vai mans radinieks, vai kāds. Nu, tā jau mēs arī varam aiziet, tad mēs neiesim no mājas ārā, no gadījumā ķieģels uz galvas uzkrīt. Tāpēc vajag izvērtēt šīs situācijas loģiski pa braukšanu un ātrumu pārsniegšanu, lai soda tūlīt un uz vietas. Kas mainījās par Šlesu? Jūs tagad visi pieminat šo Šlesaru izdošanu, neizdošanu. Man patīk, Urbanovičs teica, nu tagad kratiet to Šlesaru, kāpēc jūs viņu vairāk nekratiet? Ja? Kas mainās no šīs situācijas? Ir jābūt sakārtotai kārtībai. Un es domāju, arī par kratīšanas lietām būtu jāspriež nevis Saeimai, bet jāspriež ģenerāla prokuroram, kuram ir šīs pilnvaras, kurš var izvērtēt un pieņemt lēmumu. Ļausim tagad Zatlerkungam ar kaut ko pateikt, jūs to monologu mazliet uzstājāt. Es tā īsti nesaprotu, uz kuriem tas viss aizvilka, bet saprotiet, ir arī plāns par budžeta deficītu samazināšanu pakāpeniski. Šie taupības pasākumi jau nav beigušies. Un par to, ka jūs, Kreitas kundze, teicāt, es jums pilnīgi piekrītu, parāds pieaug. Ja mums ir budžets ar deficītu, tad tas ir uz parādu rēķinu, ne uz kā cita rēķina. Tas nav budžeta deficīts, tas ir ārējais valsts parāds. Redziet, un ja ārējais parāds, mēs tomēr varam skatīties, ir drusku virs 40% un plānots, ka sasniegš šos 50%, tad katrā ziņā tas nav tāds kā tām valstīm, kur ir lielas problēmas, kuram ir 120, 140%. Redziet, viss ir relatīvs, bet svarīgi ir tas, cik paši mēs degam par savu valstu. Un ja jūs, Kreitas kundze, nākat ar idejām, tad nākiet un arī realizēsim viņas. Bet budžeta deficītu šī valdība ir runājusi samazināt pakāpeniski, iet uz bezdeficītu dežūru. Tas tiek paralēli darīts. Bet es nepiekrītu par atklātiem balsēm. Ja jūs iesistu tagad kādā lielvalsts vecas demokrātijas, ja, piemēram, parlamenta mājaslapā un uzdosiet jautājumu slēgts balsojums, tur jums iznāks atbildi, kas tas tāds? Tādu nav. Zatlerkungs, ja jūs Amerikā teiktu, ka pa ministru, jeb valsts sekretāru var kļūt cilvēks ar vidusskolas izglītību nesekmīgs students, tad amerikāņi domātu, ka jūs anekdotas stāstat. Es jums došu tūlīt priekšlikumu. Švarceneggers, redziet, kultūris bija gubernators. Jā, pagaidiet, bet viņam ir augstākā izglītība ar visiem diplomiem. Bet es jums došu vienu piemēru. Jūs gribētu, lai es jums dotu piemēru, ko jūs realizēsiet. Pārtrauciet 53 miljonu šķērdēšanu valsts ieņēmumu dienesta ēkas celtniecībā, kur zeme pieder Maskavas miljonāram, kurie šeit bijušais Rīgas mērs, ļoti tuvs draugs jūsu tuvai cīņu biedrenei. To jau var ne tikai, tur jau koalīcija, ne jau tikai Zatlerkungs bet lūdzu, nākiet ar šo ierosinājumu Saeimā, pārtrauciet šo naudas šķērdēšanu, jo šā nauda ir vajadzīga šodien budžetā. Un tad nerunājiet, kad jūs kaut ko ietaupiet. Ja? 53 miljoni pašlaik tiek ierakti tur, kur nevajag. Pilna Rīga ar tukšām mājām. Jūs to paši jau tikko kā teicāt. Jā, es ierosinu, lūdzu, realizējiet. Tas ir koalīcija vispirms. Bet es gribētu vēl noslēgumā